Ja skatās uz retas ilgtermiņa blaknēm, tad ilgtermiņa blaknes šobrīd neviens nezina, kādas tās ir vai kādas tās nav. Tas vienkārši neviens nezina, jo nav tik ilgu pētījumu. Līdz ar to mēs uzzināsim tuvāko gadu laikā. Ja skatāmies uz preparātiem, kas bija iepriekš līdzīgi, pirmais bija Ozempiks, kam tomēr ilgtermiņa blaknes ir tādas, ka cilvēki akli palikuši diezgan daudz, Amerikā vairāk tūkstoši cilvēku. Nu, protams, ja mēs skatāmies uz retu, tad reta ir trešās paudzes, GLP-1 preparāts bija Ozempiks, tad bija Mounjaro un tagad mums ir reta. Līdz ar to teorētiski tām blaknēm vajadzētu būt mazākām, bet īsti, jo neviens nezina, kādas viņas ir vai kādas viņas nav. Citas lietas, kur šo te retu vēl izmantos, noteikti ir atkarība ārstēšana, jo principā ēšana, vēlme pēc ēšanas, šī te kompulsīvā ēšana, emocionālā ēšana ļoti lielā mērā tie paši dopamīna centri sastaistās ar atkarībām uz azartspēlēm, uz narkotikām un alkoholu. Līdz ar to, kā šobrīd tiek novērots pētījumos, cilvēks izmanto retu, tiem, kam bija problēma alkohols, azartspēles, narkotikas, šīs problēmas ļoti samazinās. Nevis tā, ka nedaudz, bet ļoti ievērojami samazinās. Līdz ar to cilvēkiem arī ar atkarību problēmām reta nākotnē noteikti arī tiks izmantot.